Sveiki! Sveiki. Es esmu Kristers, es mācos Smiltenes vidusskolā, un šodien esmu kopā ar Ervīnu Labanovski. Jā, tas esmu es, jā. Un mazliet pastāstiet par sevi, kas varētu saprast, kādā partijā jūs esat. Kāds es esmu pa putni, jā. Man ir daudz saprast, kā saka, ar ko es nodarbojos. Pamatā es saku, ka es esmu uzņēmējs. Es esmu agromežnieks, es iegūstu no mežiem, bērzu mežiem sulu. Viņu pārstrādāju un uzņēmums ar zīmolu Birzī. Bet es arī sabiedriski darbojos, var teikt, es esmu politiķis. Es gan iepriekš biju pašvaldības domē, gan pusotru gadu biju arī saimās deputāts. Varbūt jums par pastāstīt par hobijiem, ko jūs ikdienā kas nav saistīts ar darbu vai kaut kas. Pamās laika nepietiek, bet man patīk pļaut zāli, man patīk sēņot, man patīk ceļot. Man agrāk bija ļoti tāda aizraušanās, kas jau gandrīz profesionāli bija fotografēšana. Tēvam līdz brauc makšķerēt, tas man patīk, bet nesanāk īsti laika. Pirmais jautājums tad. Vai jums ir plāni attīstīt jauniešu centrus vai citas vietas, kur jaunieši varēs pavadīt brīvo laiku? Manuprāt, vispār ir tāda pašvaldībai jābūt neērts par to, ka tik ilgi tieši Smiltenē nav bijis jauniešu centrs. Un, manuprāt, tā ir obligāta lieta, kam būtu jābūt. Viņai būtu jābūt brīvi pieejamai un samērā neformālai, lai viņi nebūtu pašvaldības telpās, viņi nebūtu vidusskolā. Šā laikā tur būtu notiktu arī kaut kāds pedagogs, kas darbotos un pārskatītu šos jauniešus. Tā kā pašvaldībai ir jāatrod iespējas, un man ļoti patīk, ka uz brīdi tika depo vecajā. Kaut kāds līdzīgs risinājums noteikti var atrast. Varbūt esat dzirdējis, ka Smiltenes novadā pašpavalde jau 2. gadu ir izsludinājusi jauniešu iniciatīvu projektu un konkursu, kurā jaunieši iespējams radīt savas pasākumu idejas. Tā kā pats arī esmu uzrakstījis. Un jautājums jums, kādu jūs saredzat pievienoto vērtību jauniešiem šajā projektā? Man liekas, ir nepareizi, ka nosacīti vai ne pieaugušie nosaka to, kas jaunietim ir vajadzīgs. Jaunietim ir jāpiedalās un jādefinē pašam, kas viņam vajadzīgs, jo laiks mainās. Manā jaunībā bija citas lietas, nebija tāda digitalizācija kā šobrīd, līdz ar to es nespēju pat no savas pieredzes izdomāt. Līdz ar to jābūt regulāram dialogam. Un ja es kļūšu pašvaldības vadītājs, būs tikšanās ar aktīviem jauniešiem reizi 3 mēnešos, un tur, atkarībā no tiem jautājumiem, ko mēs runāsim, būtu jāpiedalās arī, piemēram, kultūras pārvaldē. Kur mēs varam runāt arī tieši par tām iniciatīvām, tie kultūras programmu. Piemēram, mēs varam paiet cauri un paskatīties, vai vispār kaut kas no šī interesē jauniešiem, jā? Jo, protams, ka jaunieši ir viena no sabiedrības daļām, kurai šeit ir jābūt arī interesanti. Vienalga, ko viņi izdomās darīt pēc vidusskolas, šeit jābūt vietai, kurā ir labi dzīvot, ja mēs runājam, ka Smiltenē sanāk, tad jāsanāk visiem, arī jauniešiem. Tā jau saka, ka jaunieši ir mūsu nākotne. Tā ir neizbēgama patiesība, ne? Bet, jaunieši, es teiktu, tad, kad es biju saimā, viena no manām, tieši personīgi manām iniciatīvām bija tas, ka es ierosināju, ka jaunieši no 16 gadiem var vēlēt arī pašvaldību. Diemžēl tur šo iniciatīvu noraidīja, bet kamēr jauniešiem nebūs balsstiesības, es teiktu, ka līdz galam jūsu intereses aizstāvēt būs grūti. Ja, protams, būs domas vadītājs, kurš saprot un kas iet, un kā tu, es censtos to tiešām darīt, ja? Bet jautājums ir par jūsu iespēju ietekmēt. Bet kas ir labās lietas, piemēram, arī dažādām iniciatīvām vai balsojumiem, arī kad līdzdalības budžets var balsot pašvaldībā no 16 gadiem. Tas jau ir, kad kā jaunieši iesaistīt lēmumu pieņemšanā. Jātiekās un jārunājās. Un katrai pusē jāargumentē. Es domāju, ka nav pieļaujams diktāts. Ir jābūt šai sarunai. Viņiem, protams, jābūt kaut kādai sakarīgai, un pamatotai, jo arī nav tā, ka pašvaldība var visu izdarīt. Mums ir kaut kādi ierobežoti budžeti. Bet ļoti daudz, kam var meklēt nestandarta pieejas. Nevienmēr tikai budžetā saplāno naudu tam atšot.
Es saprotu, ka šobrīd arī mēs daļēji ierakstam no, piemēram, tehnikas, kas ir projekta ietvaros iegūt, ir diezgan daudz dažādi instrumenti, kā var palīdzēt arī jauniešiem atrast tās durvis atvērt, kur var dabūt informāciju, pieredzi, līdzekļus. Un vēl jautājums, kā jūs plānojat veicināt jauniešu palikšanas Smiltenes novadā? Manuprāt, vispār jaunieši varētu, viņi nav viendabīgi, tāpat kā pensionāri nav viendabīgi vai strādājušie cilvēki. Cilvēki ir dažādām interesēm un vēlmēm. Un viena daļa, manuprāt, kas meklē pieredzi, kas grib izglītoties, kas tam līdzīgi, pilnīgi objektīvi viņi dosies prom no Smiltenes tajā posmā. Un tas ir labi, ka viņi dodas iegūt pieredzi ārpus Latvijai. Smiltenes novadam ir jābūt gatavam viņus uzņemt atpakaļ, tad, kad viņi atgriežas, tad, kad viņi iegūst to pieredzi, kad viņi gatavi uzsākt darbu, kad viņi grib dibināt ģimeni, viņi jābūt šī pozitīvai sajūtai un resursam šeit atgriezties. Un tas ir tas uzdevums. Un otra puse jaunieši, varbūt, kas uzreiz pēc mācībām grib uzreiz sākt strādāt, tas arī ir ok. Jaunietim uzsākot pastāvīgu dzīvi, protams, viņš saskarās ar virkni problēmām. Piemēram, mājoklis. Kur te viņš dzīvos, jo darbu Smiltenē novadā var atrast. Es domāju, diezgan labi, bet, cik ilgi pie vecākiem dzīvos? Gribās iet sevišķi pelnu, un gribās iet normālā dzīvoklī dzīvot, nevis tādā, kur viss tek un krāsni jākurina uz laiku. Līdz ar to es teiktu, ka tas tāds ilgtermiņa pasākums ir, vismaz progresīvie, absolūti prioritāte attīstībai liek uz dzīvamāju fondu, zemās īres mājokļiem, dažāda veida. Jo viens no iemesliem arī, ka, piemēram, gan jauni cilvēki, gan jaunas ģimenes dodās citur dzīvot, ir tas, ka nav mājokļu, nav labi mājokļu. Rīgā ir. Tad dodās pie kaut kur tur, kur var dabūt arī bankas kredītu. Šeit ir grūti. Un tas ir, es teiktu, ļoti būtiski. Plus tad paralēli, ja mums šeit būs vairāk cilvēku, vairāk jaunu cilvēku, cilvēki nāks ar institiem. Mēs nevaram mākslīgi uztaisīt, piemēram, tusiņu vietu, Viņai jābūt pašiem no vidus nāk, bet viņa veidojās tad, kad ir pietiekams tirgus, kad ir pietiekams daudz jauni. Un vienmēr būs kāds, kas uzbīsies, kas sāks to kurbulēt. Mums jābūt pretīm nākošiem, bet es redzu, ka tas uzdevums ir palielināt gan iedzīvotāju skaitu, gan arī faktiski jaunu cilvēku. Ne tik daudz ir varbūt jaunieši, bet jau jaunu ģimeņu un īpatsvaru. Tad lietas sāks notikt. Man tāds vairāk ir no personīgās puses jautājums, man draugi no Raunas ir, un viņi piemēram prasa, kad piemēram skateparks atjaunosies, varbūt vai jums ir kaut kāds līdzīgs jau projekts, ko jūs jau tā kā gatavojat, kaut ko tādu. Raunā? Ne Raunā, bet vispār Smiltenes novadā. Tas kā piemērs, Es nevarēšu atbildēt tiešām, bet ja tas jauniešiem svarīgi, tad mēs runājamies un meklējam risinājumus. Cik es zinu, ir infrastruktūras projekts, bet tas gan laikam vairāk par bērniem būs, kur būs lielāks tas rotaļu laukums. Tas nav gluži jauniešiem, bet par skateparku jāsaka godīgs neesmu iedzīvinājies, jūs varat mums pastāstīt. Es jau pastāstīju, ka Raunas nāmas un draugi ir, prasa, kad vai tas būs kādreiz vai kaut kad, un tas arī tur pie pamatskolas ir, bet tas laikam nav. Tas nav tas, man liekas, pa lielo skateparku, kur runā. Tā kā jaunot to vai? Atjaunot, cik es dzirdēju, viņš ir tādā stāvoklī, kāds viņš ir. Es domāju, tas ir runājot. Kāds līdzīgs kaut kur Smiltenes novadā tāds plāns projekts jums nav? Nē, man konkrēti nav. Skaidrs. Bet, kā jau es teicu, ir vajadzīgs dialogs, un būs vairāk kā viens, ja būs tiešām jauniešiem šis aktuāls jautājums, tad domāsim, ka katru gadu ir 4 budžeti nākamajā sasaukumā, kurā var skatīties, vai varbūt ir Eiropas Savienības līdzfinansējums, viņam nav jābūt līdzfinansējumam tieši tikai no pašvaldības, varbūt var izmantot kaut kur jau esošo infrastruktūru, tur nav vajadzīgi, un beigās ir arī objekti, ko, piemēram, ja mēs runājam par Jāņkalnu un tam līdzīgu, pašvaldība var spēlēt arī lomu savest kopā ar uzņēmējiem, kur var būt lieldraugi kādiem šādiem te infrastruktūras objektiem, ko pašvaldība pat nespētu. Ejam runājamies. Smiltenes piena skateparks. Vai topā Jāņkalna nestrādā? Jauniešiem, protams, pašiem jāņem iniciatīva, kaut kas arī jādara. Kā jebkurai grupai jums jābūt skaļiem par to, ko jums vajag.
jums ir jāsaka to. Ja? Kā jūs teicu, mēs neorganizēsim. Jūs paši teiksit, nāksit, un tāpēc ir vajadzīgs šīs regulārās tikšanās, ja? Ko es apsolos organizēt. Un tad rezultāti būs. Es domāju, ka šodien tas ir viss. Liels paldies jums. Lūdzu, rakstiet, zvaniet, aicināt.